Par skaistumu etaloniem, par uzdrīkstēšanos jūs pati esat publiski atzinusi, ka esat taisījusi plastisko operāciju, un ļoti daudz sievietes mūsdienu sabiedrībā kaut kā kautrējās to atzīt, ka viņas ir taisījušas, un visi saka, nē, man nekas nav taisīts. Kāds ir jūsu uzskats, vai ar to ir publiski jādalās, vai tomēr ir jāstāsta, ka nē, es tāda no dabas esmu, tik skaista un tik novilkta? Tas ir ļoti individuāli, un es domāju, ka katrā ziņā tā jau ir katra cilvēka personīga darīšana. Mēs taču arī nestāstam par visām operācijām, kur griež vēderu un nezinu ko. Bet šajā gadījumā... Es lepojos ar savām rētām. Jā, nu vīrieši var būt, viņi rētas izdēļojot vīriešus. Bet es padalījos tāpēc, lai iedrošinātu sievietes, jo man pašai bija ļoti, ļoti bail. Un pāris dienas pēc operācijas arī bija briesmīgi, jo es skatījos spoguli un es domāju, viss, tagad man ir jāmaina visa dzīve, jo es vairs nekad nevarēšu strādāt. Man bija Ko jūs taisījāt? šai vietai. Plakstiņus? Plakstiņus, jā, tas arī ļoti elementāra operācija. Un es pat, un es domāju, viss labāk es būtu tāda, kā es biju bijusi, un visa seja zila un briesmīgi. Un kad tas pārgāja? Tas pārgāja, kādas nedēļas laikā. Bet tas veicināja tavu pašapziņu, un tu sajūties daudz sievišķīgāk, skaistāk, labāk? Sievišķīgāka ne, bet tagad es varu mierīgi pielīmēt liekās skropes, uzkrāsot plakstus. Tīri praktiski daudz labāk. Bet vai nav, Regīna, netaisnīgi, ka tomēr sievietēm, un tīpaši sievietēm aktrisēm, tās standarts, ko izvirza izskatam, un tad tā mēs varētu garu rindu uzskaitīt, ir tik ārkārtīgi nesamērīgi garāka tā rinda nekā vīriešiem, un tas viss arī nesamērīgi dārgāk maksā, tīrais posts. Protams, ka tas ir netaisnīgi, bet tas jau viss ir mākslīgi radīts, un tā vajag, jo ir skaistumkopšanas industrija, un līdz ar to tiek tā latiņa celt aizvien. Kauns ir izskatīties vecē, kauns ir izskatīties grumbainai, kauns ir izskatīties. Tas jau, bet katra cilvēka iespēja ir izvēlēties. Kāpēc dabā tā ir iekārtots? Gan izvēl sanāk tā, ka sievieti manāmi vairāk noveco attiecīgajā vecumā nekā vīrieši. Kāpēc dabai tā? Tā nemaz tā nav. Vismaz 3 sievietes jo es zinu lielu daļu veču, kur jaunībā neizskatās ne uz pusi tik labi, kā tad, Tāpēc, ka vīriešiem vecums vienkārši piestāv daudz labāk nekā sievieti. Nē, bet Valdi, tu esi reti apmeklējis klases salidojumus. Tās bildes ir ļoti uzskatāms, kurš noveco ātrāk, un es teiktu, tās nav sievietes, vai ne? Nē, kā reize, nē. Es arī pilnīgi pievienojos. Man ļoti gribētos, starp citu, lai vīrieši novecot nedaudz glītāk.